Doma par Ikšķils estrādes celšanu dzima režisorē Margai Teterei Valdmanē, kad populāri kļuva muzikālie lieluzvedumi. Pamatakmens estrādē tika ielikts 1980. gada 23. jūnijā, un tās būvniecības taukās piedalījās arī daudz ikšķilieši, bet šovasar estrāde pirmoreiz savas pastāvēšanas vēsturē piedzīvoja kārtīgu remontu. Pats būtiskākais ir tas, ka tā ir Ikšķilas pilsētas viena no pērlēm, no tām vērtībām, kas nāk mums līdzi ar vēsturi, jo šeit mūsu senči nesenā pagātnē, 80. gadā, arī šo estrādi iesāk būvēt un 81. gadā uzbūvēja. Un tā kā mēs varam parēķināt, šogad palika 35 gadi. Un pašvaldībai, protams, bija liela sāpe, kad daudzas lietas šajā estrādē jau bija novecojuši. Un tā bija skatītājs daļa, kurā soli visu laiku, katru gadu mēs mainījām, un visnotaļ arī šie atbalsti visi un šī aizmugures daļa apgaismojums viss bija ļoti nolietojies. Ikšķils estrādē ir arī vietējās nozīmes vēsturisks notikuma vietas pieminekļa status, tāpēc ieceri kādreizējā asfalta vietā ieklāt mūsdienīgo bruģi neizdevās. Tomēr tagad atjaunotajā daļā ir jauni soliņi, kuri atbilstoši mūsdienu prasībām ir sanumurēti, solu galos ir apgaismojums un arī asfaltētā daļa ir atjaunota. Mūsu būvnieki arī ir tie, kas uzvarēja iepirkumā, arī ļoti godprātīgi paveikuši savu darbu, jo mums bija samērā vienkārši ar viņiem strādāt, jo visus tos jautājumus mēs ļoti operatīvi risinājām, un tas rezultāts, es teikšu, ir ļoti labs, un paldies būvniekiem, gan būvuzraugam, gan arhitektiem, tā kā es domāju, šis projektiņš priekš Ikšķilas pilsētas ir ļoti vērtīgs, un es domāju, kalpos mūsu sabiedrībai, gan arī mūsu ciemiņiem. Pirmie atjaunoto estrādes daļu varēja iemēģināt kinomīļi, kur romantiskā gaisotnē sildoties pie maziem ugunskuriem varēja noskatīties 3 dažādas filmas. Vietā ir, bet ir kļuvusi tāda mājīgāk, patīkamāk. Jā. Bieži nākiet šeit? Jā. Es arī saku, ka ļoti labi, kad mums būs kur atnākt vasarā vismaz. Un sēdvietas un soliņi ar visiem ciparzīmēm un viss tā kā vajag ir. Projektu, kura izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa bija nedaudz vairāk kā 200 000 eiro, īstenoja būvkompānija Energoremonts Rīga. Pašvaldības plānos ir arī projekta otrā kārta, kuras laikā rekonstrukciju piedzīvos skatuve.